Ienirstiet Nīderlandes karaļu ģimenes aizkulisēs ar jaunākajiem portretiem, sekojiet līdz dzimšanas dienām jauniem jaunumiem un pietaugušā statusa sagaidīšanu. Skatieties līdz beigām. Maija 25. dienā princese Valentīna svin savu 59. dzimšanas dienu, un Nīderlandes karaļu pilsēta dalās ar jaunu portretu, kurā redzama viņas skaistums un šārumu, iepriecinot karaļu ģimenes fanus. Karalienes Maksimas un princeses Ariānas Kāšņietēpe atstaro viņus smaidus, radot iespaidīgu priekšstatu, bet jaunākā Nīderlandes karaļu ģimenes meita beidzot var lepoties ar skolas beigšanas diplomu rokās. Šodien karaliene Maksima atzīmē savu dzimšanas dienu, un Nīderlandes karaļu ģimenes pilnīgi jaunā fotogrāfija parādās kā gards un skaists apsveikums, kas iegūst plašu uzmanību sociālajos tīklos. Atzīmējot karaļa Viljama Aleksandra 58. dzimšanas dienu, Nīderlandes karaļu ģimenes jaunais portrets atklāja karalisko vērību, bez rutas lietām un apbalvojumiem, uzsverot klasisko stilu. Princese Ariāna šodien, sagaidot savu 18. dzimšanas dienu, pilnīgi jaunie portreti parādījumā atklāja viņas jaunatlēmo pietaugušo pašas pārliecību un jaunā dzīves posma sagaidīšanu. Slepumā pavēsās jauni, skaisti portreti, kurā redzama princese Ariāne, kas iemūžināta Nīderlandes karaļģimenes rezidencē Uistenbosts pilī izstrojot karaļmeitu, atgādinot par Disneja princeses burvestību. Kārdinoša sarkanā pleita ar ziedu visšūmiem un izteiksmīga dekoltē, princese Ariāne izstrādā noslēpumu, nemitīgi lūkojoties pāri kameras objektīvam, viņas viegls smaids ir nepazīstams un maigs. Janvāris 19. data princese Margrieta karaļvalsts Godkalnā svin 82. dzimšanas dienu, un pilī parādās fotogrāfija, kurā viņa pavada laiku ar savu mīļoto suni, bet atgriežamies pie jau pirms tam redzētās bildes. Decembris 7. data pilī parādās divi intīmi portreti, kas atgādinātāji par 21. dzimšanas dienu, un princese Amalija karaļvalsts jaunā gaismā ir ļoti pārliecināta, sēžot uz savas spožā zirga. Pārliecināta un spoža princese Amalija, sēžot uz zirgām, izstaroja jaunību un pietaugušu izskatu, piepildot debesis ar cerībām un iepriecinājumu par jaunu dzīves posmu. Skaists oktobris un šodien, 11. datumā, princis Konstantīns atzīmē savu 55. dzimšanas dienu, sagādājot prieku un siltsaunus visiem, kas viņu pazīst un mērtē. Instagrama platformā mīļā princis Konstantīna meita grāfene Eloīza dalās ar siltiem personīgiem mīlējumiem, publicējot kadru, kurā redzam ciešā apskaumā ar tēvu, kur atspoguļojas abu starpā esošā sirdstuvums. Septembrī jaunumi no Nīderlandes karaļnams princese Aleksija sāk studijas Londonā, ierodoties universitātes koledžā, lai ar entuziasmu apgūtu inženierzinātņu un sociālo pārmaiņu bakalaura studijas. Kārojā priedienā karalis Viljams Aleksandrs atzīmēja savu 57. dzimšanas dienu, baudot dāvināto laiku kopā ar tuvākajiem, pastaigājoties Emmenā ar karalienes Maksimas un 3 meitu pavadībā. Karalis izstaro nopietnību oficiālajā dzimšanas dienas portretā paveicinājis slavenais fotogrāfs Antons Kobīns, kas pierādīs savu talantu fotografējot pasaules lielākās zvaigznes. Aprīļa 10. diena 2024. gadā princese Ariāna svin savu 17. dzimšanas dienu, un sociālajos tīklos parādās jaunākais foto no karaļa ģimenes oficiālās sesijas, kas ir ļoti patīkams skats un sagaidot svētku noskaņu. Svētdien, 7. decembrī, pienācis princeses Amālijas īpašā svētku brīdis, viņa sasniedz 20 gadu jubileju, un karaļnams dalās jaunās krāšņās portretu fotogrāfijās, demonstrējot viņas jaunetīgumu un pievilcību. Princese Amālija stājas blakus savam tēvam karaļam Viljamam Aleksandram, un šis iespaidīgs ieskats liek saprast, ka jaunā pavēlniece 20 gadu vecumā ir gatava uzņemties arvien atbildīgākus pienākumus. Kā jau jaunās valsts fotogrāfijas par godību karaļģimenes 10 gadu jubilejas gadā, šis iespaidīgais skats rada jautrāku atmosfēru, ja fotosesijas aiz muguras stāv slavenais fotogrāfs Antons Korbīns, radot īpašus melnbaltos iespaidus. Priecīgs jūnijas sestdienas brīdis Aleksijai, Nīderlandiešu karaļvalsts vidējai meitai, jaundzirdīgs atbrīvošanās svētku brīdis, un karaļvalsts laipni sveic viņu ar spožām fotogrāfijām, kas paver viņas jaunāko skatu. Kameras objektīvā fiksē jaunāko, elegantā baltā blūzes kleitu nesošās princeses siluete,
Viņa stājas priekšā kontrastīgā melnā krāsā, demonstrējot ar vien pietaugušāku un pievilcīgāku izskatu. Janvāra beigās pilī norisinās svinīgs pasākums atzīmējot Beatrikses 85. dzimšanas dienu, kur viņa kopā ar karaļvalsts pārstāvjiem spož un lepna pozē fotogrāfa priekšā. Decembrī iemūžinātie jaunie portrāti, veltīti 85. dzimšanas dienai, parāda Beatriksi skaistu un pieplusinātu, piedāvājot skatītājiem mirkli no viņas spožās dzīves.